Šodien, laikam, ko es pastāstīšu, būs tāda būtiskāka lieta par to, kas mums būtu jāzina kā speciālistiem, kas strādā ar cilvēkiem tieši individuāli. Saistībā ar to, teiksim, man nozara, kas būtu jāzina mums par cilvēku, katrs, kurš ierodās, teiksim, ar kaut kādiem zināmiem jautājumiem, kā par sportu, par traumām, par visu pārējo. Es pastāstīšu vienkārši no savas pieredzes to, ko es kādreiz esmu mācījis arī savu laiku treneriem, ka man bija iespēja, teiksim, apmācīt arī tā saucamā komunikācija ar pašu speciālistu, tātad ar klientu, ja, saistībā ar to, kāda būtu pareiza pieeja cilvēkam, kurš īsti nezina par sportu neko, tāpat kā mēs īsti nezinām par to cilvēku neko. Pirmā lieta, kam jāņem vērā, ir tas, kad ierodas klients pie jums. Ja, teiksim, pirmais ir, mums ir jāpārliecinās par cilvēku tātad elpu, sirdsdarbību, gaitu, stāju, ja, par viņa vēlmēm, un tikai tad mēs varam attiecīgi, teiksim, dot kaut kādu slodzi vai kaut kādas lietas, ko mēs ar to cilvēku konkrēti izrunājam. Tāpēc ir ļoti jāizvērtē tās lietas, ko mēs sākumā dodam vai izmantojam kā tādu, jo jebkurā gadījumā sports kā tāds sākās ar kardio, ja, tātad kardiozona skaitās tas saucamais aktīvais posms, kur mēs būtībā staigājam pa celiņu vai izmantojam ritenīti, ja, lai pakāpeniski palielinātu tātad pulsu un samazinātu un pārliecinos to, ka sirds strādā pareizi adekvātai vajadzīgai situācijai. Ja, protams, šis viss nav tādā kondīcijā, kā mēs gribētu, ja, protams, mēs sāksim ar to vairāk, lai mēs to visu noregulētu. Tāpēc īstenībā, kā es saku, nav labi sākt ar klientu uzreiz cilāt smagus svarus, ja mēs neesam pārliecināti par cilvēku kondīciju. Tāpēc īstenībā jāsāk soli pa solim, lai mēs to, kā saka, uzlabot to pašsajūtu, un tikai tad mēs varam vērsties vairāk pie kaut kādiem, teiksim, pārējiem elementiem, kas ir saistībā ar sporta zāli. Runājot, teiksim, par veselīgu sportu, jebkurā gadījumā sākums ir vajadzīgs ļoti mērens, jo katrs sportists, kas zina, kas profesionāli sporto, kad liels svari ir tie, kas palielina muskuļu masu. Tikai atcerēsimies vienu būtisku lietu, ka tam jābūt pakāpeniski. Un tā ir tā diezgan būtiska kļūda, ko ļoti daudz jauniešu arī cenšas ātri un strauji panākt, kad rezultāts nav no tā smaguma, ja, bet ar apziņu, ka to jākoncentrējas izpildīt kvalitatīvi un jāzina, ko darīt. Tāpēc ir, teiksim, arī, kad speciālisti daži, teiksim, izmanto liels svars un ļoti strauji sākumā, ja, tas var novest līdz zināmām traumām, tas īslaicīgi, tas var locītavu sāpes būt, ja, bet ilgtermiņā var vienkārši pārslogot, teiksim, gan pašus muskuļus un tai pašā laikā tas var radīt arī slodzi uz pašu sirdi un pārējo, jo ņemsim vērā, kad ir varbūt dzirdēt tādu pienskābi, ja, kas izdaloties rada vienkārši tādu nogurumu, ja, jo tā tomēr rada papildus slogu ikdienai, tāpēc jāsāk ir tāds, kā saka, pārliecība par to, ko mēs gribam no paša klienta. Runājot, teiksim, par kopēju, teiksim, tādu skatījumu, kas ir būtiski pievērst vairāk uzmanību, tad pirmais mums ir jāsaprot, kādu mērķu vārdā mēs tur esam ieradušies pie šī speciālista. Ko kopumā mēs kā cilvēki no malas varam dot, tas ir droši vien pamatīga konsultācija par visu to, bet tā jābūt pareizi sabalansēta. Tātad pirmais, kas mums noteikti svarīgākais, tā ir pārtika. Bez tās mēs īstenībā ikdienu kā tādu nesaskatām vispār, jo, kā es parasti sadalu, protams, procentuāli tas ir dažādi, to var dalīt, bet es parasti saku, ka 60–70% tas ir no mūsu kopēja izskata. Tā ir pārtika. Nākamie 20% tie būtu tātad miegs, un tikai pēdējie 10%, ja, kas atbilst būtībā sports, kas izmaina mūsu pašu. Tāpēc tādā lielā griezumā es teikšu tā, ka būtiskākais ir iepazīt cilvēku, saprast, ko viņš grib, un tikai tad atbilstoši dot pareizu atbildi. Jo par ēdienkartes sastādīšanu mūsdienās vairs nav problēma, to īstenībā izdara, ja ne cilvēks konkrēti vai dietologs, to izdara mākslīgais intelekts. Mēs ikdienā daudz laika pavadām sportot, bet īsti neesam nonākuši pie rezultātu, ko gribam, jo īsti nav cilvēks vai speciālists, kas mums izskaidro mūsu vajadzīgākos punktus un elementus. Tāpēc būsim vērīgi to, ko mums iesaka, ko mums saka, un cilvēks, kam ir, teiksim, pieredze pietiekami liela. Mūsdienās tiešām speciālistu ir daudz. Par to, cik katram ir pieredze un zināšanas, tas ir cits jautājums. Bet galvenais ir saprast sākumā, ka tā pieeja jums ir pareiza. Un tāpēc es arī, kā jau sākumā minēju, ka būtiski ir saprast to, ka tas, kas jums māca, kontrolē un saprot to jūsu izjūtu, jūsu vēlmi, un tai pašā laikā apzinās to jūsu, teiksim, vājākos punktus. Jā, lai nebūtu tā, ka mēs darām pēc viņa vēlmes, jā, pēc viņa gribas. Un tas ir tāds diezgan būtisks moments, jo pie rezultātu nonāk visi tie, kas to klausa un dara, un to pakāpeniski visi izdara. Okay? Tā kā tas ir tāds mazs ievadiņš tieši par to, kāda attieksme, teiksim, sportzālē un kas būtu vairāk jāzina tieši saistībā ar
pašu pieeju, jo būtiski ir tātad gan stāja, gan tā pati elpošana. Ja tas mums iztrūks, tad mums jāsāk būtībā ar koriģēšanu vai ar sirds muskuļu trenēšanu. Tikai tad mēs varam pāriet pie tādas lietas kā fizisks slodzi, ja, un muskuļu stiprināšana. Protams, ir kaut kādas statiskas lietas un kaut ko var paralēli darīt, bet ir jāapzinās visas vajadzīgās situācijas, lai mēs vienkārši varētu pareizi izanalizēt to, ko katram vajag, jo mums ir katram savu ķermeņa īpatnības atšķirīgas. Tā kā ņemsim vērā to. Tā kā uz tikšanos, piesakojiet, kam tas interesē,